Nav tik traki zemniekam. Mežsaimniekam ir tie izaicinājumi brīžiem pat vairāk nekā lauksaimniekam. Ne? Tur tas ir citādāk. Bet izaicinājumi nenormāli slapjie rudeņi. Man tas ir pats trakākais bijis. Pilnīgie, kad tagad 10. augustā sāk lietas līt un 5. septembrī viņš beidz. Tā kā pagājušajā gadā, teiksim, pagājušā sezona. Kāpēc es kūlu? Tagad es domāju, kur man bija jāsteidzās? Kāpēc tik slapi bija jākuļ? Bet man tā pieredze tāda, es nevaru atļauties sauli, ripo 19 mitrums, ko darīs? Jākuļ. Jāpadalās ar kaltēm. Loģiski jāpadalās, neko nevar darīt. Man pašam kalts nav. Tas ir pats trakākais, ka nevar iesēt, dabīgi, ka traki ir, bet ja nevar nokult un labība un nevar nokult, tas ir viss trakākais, kas var būt. Kad tev paliek apmēram 4. daļa vispār nenokult uz lauku, kad tu vēl kaut kādu trešdaļies jau mocījis, ka tu neesi varējis nokult, un 4. daļa vispār palika. Tas bija kaut kāds, varbūt jau 14. man liekas. Tā mūsu galā bija pilnīgi traģēdija Liepājas galā.